Viena no biržām, kuru mēs sen jau lietojam, bet neesam par viņu daudz runājuši, ir tā, kurai šobrīd vienīgajai Latvijā vai Eiropā ir licences pēc jauniem regulējumiem no MiCA, kas ir stājušies spēkā šī gada 1. janvārī, un viņa ir arī šā saraksta augšdaļā. Ja? Un par to arī šodien mazliet mēs vairāk stāsts. Ja nu gadījumā jums ir nepieciešama alternatīva, jūs zināt, ka mēs daudz pieminam Binance, ja? Par Binance mēs daudz runājam dažādās lietās par Bybitu, ja? Mēs esam apgūši šīs platformas, un mēs arī stāstām bieži vien savos video materiālos un izglītojošos video par to, kā viņas visas lietot. Labā ziņa ir tā, ka neskatoties uz to, ko jūs šobrīd lietojat, jums vienmēr ir nepieciešama alternatīva. Laba alternatīva, ja, tieši no tā, kas der mums. Tad, ja mēs apskatāmies šīs te top 10, ja, tad principā 5 no tām būtu tā kā labas alternatīvas. Ja. Binance, Bybit mēs lietojam, kamēr viņi sakārtos savus atļaujas Eiropā. Daudzi pakalpojumi viņās šobrīd ir ierobežoti. Tas, protams, atkarīgs no tā, ko jūs līdz šim lietojat, bet lielākā daļa tie kripto cilvēki, kas ir mūsu kripto pamata kopienā, viņi lietoja arī pamata produktus. Pirkt, pārdot, steikot, piedalīties kaut kādos launch poolos, piedalīties kaut kādās aktivitātēs. Līdz ar to šīs visas lietas dotajā brīdī ir uz 50, kā saka, caur pirkstiem skatāms. Ja, mēs nesaņemam jaunus piedāvājumus, mēs nesaņemam jaunus tokenu listingu piedāvājumus un tādas lietas, kas attiec uz centralizētajām biržām. Ja. Savukārt, šeit numur 4 ir birža, ko mēs sen paši arī lietojam kriptomānijā, saucas OKX, taču mēs par viņu esam mazāk runājuši. Iemesls, vienkārši viņa bija mazāka, mums bija 2 jau labas alternatīvas, ja mēs šo te lietojam. Starp citu, ja jūs ieiesiet .lv lapā, tad šeit augšā pie partneriem, kur rakstīts ir izveidot, tad OKX vienmēr šeit ir bijis. Tātad jūs varat ienākt šeit, uzspiest OKX bezmaksas kontu, ja, tādā veidā jūs uzspiežat un varat sākt savu reģistrāciju. Reģistrācija šajās platformās ir tieši tāpat kā visur citur. Labā ziņa ir tā, ka, protams, pēc jūsu IP viņi atradīs reiz to, kur jūs esat. Esat Latvijā viss forši, esat Vācijā arī forši, citās valstīs Eiropā. Ja viņiem šī jaunā licence, ko viņi ir ieguvuši, gan spot tirzniecībai, gan arī futures tirzniecībā, kas tūliņās būs sakārtot, jau viņi ir pirmie, kas to ir izdarījuši. Un labā lieta ir tā, ka jūs vienmēr varat pārsūtīt savus līdzekļus no Bybit, no Binance uz šo te platformu, un kas ir interesanti, parasti ir tā, ka jūs sūtat no tiem saucamiem karstajiem makiem, un karstie maki piesiet biržām, tātad centralizētiem, ja, jūsu verifikācija, kas nepieciešama dotajā brīdī Eiropā, vienmēr parādīsies. Ja. Līdz ar to neradīsies kaut kādas nevajadzīgas darbības, kas attiecās uz līdzekļu pārsūtīšanu, pierādīšanu, no kurienes tie ir cēlušies. Ja. Tā kā tās ir tādas foršās pozitīvās lietas, par ko es šeit mazā īsā tādā lietā gribēju pastāstīt. Reģistrācija, protams, notiek kā parasti, tātad jūs izvēlaties, to valsti. Šajā gadījumā tā varētu būt Latvija, spiedīsiet tālāk, ja, viņš jūs pārmetīs uz kaut kādu mūsu reģionālo lapu, ja, un attiecīgi, šeit konts jau ir izveidots, tāpēc uzreiz atvērās vaļā, bet jums vajadzēs tā kā iziet parasto verifikāciju, ID, adresi un varat sākt lietot, ja, tad valsts ir, ja, tā kā valsts ir, viss ir pieregistrēts, viss ir forši, un jā, izdariet to, jo noteikti tuvākajā laikā gribēsiet veikt kaut kādas darbības. Šī birža būs tā, kur būs noteikti krietni vieglāk kaut kādas lietas risināt. Pirmkārt, viņi joprojām vēl ir mazāki, līdz to viņu, drošības dienests vai atbalsta dienests strādā efektīvāk nekā Bybitā, kurš šobrīd vispār ir uzkāries, ja. Binance, kur nekad neko nevar atrast, bet, kādā ziņā kopumā ņemot, visas tās ir top biržas, viņam nav nekāda vaina, vienkārši šie kaut kādā veidā visu kārto ātrāk. Lai viņiem izdodās, ja? Kā es teicu, neliekat visus solis vienā grozā, neliekat visu savu kripto vienā biržā, neturiet vienā makā, kā vienmēr drošība pirmajā vietā, sadaliet viņus, ja? Un OKX ir ļoti laba alternatīva. Tā kā links ir zem šī te video aprakstā, vai arī tātad kriptomānija.lv lapā.
šeit augšējā sadaļā. Nu, un ja šeit esat ienākuši apskatīties, kas ir aktuāls, kā arī semināri, kā arī kursi noteikti šobrīd, gribat apgūt kripto, vienmēr laipni lūgti. Mēs esam šeit, lai jums tā kā ar jums kopā, kā saka, darbotos, strādātu, attīstītos, pelnītu un dzīvot kripto dzīvi. Lai forša diena, OKX, pagaidām.